Esiet mīļi sveicināti vietā, kur vārdi pušuplīs savādāk kā citviet Latvijā. Kur šaurais un platais vārdu rindās rotaļājas atšķirīgi. Lai vai kā, šeit izsenis dzīvojuši stipri ļaudis, kuri nekautrējušies tapt uzrunāti vārdā Malēnietis. Ziemeļvidzemes pērle, Malēnijas sirds, Alūksne. Esiet mīļi sveicināti Alūksnē, jeb senajā Marienburgā. Šeit senatnē gājis tirdzniecības ceļš no Gaujas baseina uz Pleskavas un Novgorodas zemēm, un jau 8. gadsimtā atradusies senā ledgaļu zeme Atzele. Viduslaiki Livonijā tas nozīmē, ka notiek cīņa par teritorijām un visi Zobenbrāļu ordenis un visi ordeņi pamazām iegūst teritorijas. Viņi arī savā starpā cīnās. Un tad, lai tos savus iegūmus teritoriālos nosargātu, gan vienam pret otru, sākotnēji gan pret ārējiem ienaidniekiem, tad viņiem bija jāceļ tie nocietinātie posteņi, no kuriem tad viņi atkal varēja izvērsties tālāk uz citām teritorijām. Jāteic, ka pils aizņem 20 000 kvadrātmetru lielu platību. Tā agrāk ietvērus 2 priekšpils un ievērojams nocietinājums. Ziemeļu kara laikā ap 1702. gadu Krievu karaspēks pili ielēns. Un kas ir interesanti, ko pats grāfs Šeremetjevs, feldmaršals Šeremetjevs rakstīja Pēterim 9. dienā, kad viņi bija 9 dienas nesekmīgi centušies aplenkt Alūksnes pili. Viņu aplenca augustā 1702. gadā, ka, valdnieki, mēs neko nevaram izdarīt. Pils atrodas uz salas, mēs viņus apšaudam, bet mēs viņiem klāt netiekam. Zviedri aizsargājas 10 dienas, un leģendas teica, ka tiek pieņemts lēmums pili uzspridzināt. Un tas, ko mēs šeit redzam kā drupas, pa lielam arī mēs redzam kā visu, kas paliek pāri pēc 1702. gada. Bet šajā laikā šeit Marienburgā dzīvo Ernsts Gliks, vācu mācītājs, literāts, sabiedriskais darbinieks, un viņa ģimenē līdzās ar saviem bērniem aug arī audžmeita, pieņemtā meitene Marta Skauronska. Un tā 1702. gadā tieši šeit no Marienburgas aizsākās arī Ernsta Glika audžmeitas Martas Skauronskas ceļš pretim Krievijas turonim. Tātad pēc kāda laika Marta Skauronska kļūst par Krievijas ķeizarieni Katrīnu I. Alūksnieši lepojas, ka tieši šeit Ernsts Gliks pabeidz tulkot visus bībeles tekstus latviešu valodā un organizē pirmās vidzemes latviešu tautas skolas Alūksnē, Apukalnā un Zeltiņos. Bet kā radies pils nosaukums un ko stāsta citas leģendas? Ar mūsu cietoksni pili gājis tā. Visu, ko pa dienu uzmūrējuši, pa nakti kāds ļaunais gars nojaucis. Un tā no dienas dienā. Līdz pils celtnieki sākuši raizēties un gājuši pēc padoma pie kāda vieda vīra. Šis viedais gudrais vīrs mirkli domājis, līdz devis padomu. Cietokšņi pils nesošajā sienā, šobrīd mēs stāvam pie vienas no šīm iespējamajām sienām, esot jāiemūrē jauna nevainīga latviešu meitene, vēlams ar svētu vārdu ņemta no bībeles. Marija iemūrēta pils nesošajā centrālajā sienā, 12 dienas un 12 naktis skanējuši meitenes vaidi. Pēc tam 12 dienas, 12 naktis pār pili uzceltajiem darbiem riņķojušas baltas dūjas. Taču celtniecības darbi no tā brīža gājuši uz ātri uz priekšu un ļoti labi viss veicies. Lūk, pirmā versija, kā lab šo vietu nosauc par Marienburgu. Pils izpētes darbi sākās kopā ar konservācijas pasākumiem pagājušā gadsimta 70. gados, dodot arheoloģiskus atradumus gan Alūksnes, gan Rīgas muzeju kolekcijām. Alūksnes viduslaiku pilī arheoloģiskie izrakumi
veikti dažādos laika periodos, kā pirmie sākās no 1978. līdz 83. gadam arheologa Māra Atgāža vadībā. Izrakumi veikti sakarā ar brīvdabas estrādes celtniecību. Visas lietas, kas tika atrastas šajos izrakumos, nonākušas Latvijas Valsts vēstures institūtā un nav mūsu muzeja krājumā, taču šīs lietas mums ir deponētas. Pēdējos izrakumos 2011. un 2014. gadā, kā arī šogad veiktajos izrakumos atrastās senlietas, nonāks Alauksnes muzeja krājumā. Pirmajos arheoloģiskajos izrakumos, kas notika 5 sezonas pēc kārtas, tika atrasti dažādi amatnieku darba rīki, dažādas atslēgas, šķērītes, ložu lejamās formas, kā arī, protams, dažādi bultu uzgaļi, šķēpu uzgaļi. Visvairāk lietas saistītas, protams, ar kara darbību. Diemžēl 2 metri kultūras slāņa tika norakti un pazaudētas tajās iegūtās senlietas, bet vissvarīgākais atradums šajos izrakumos bija saules pulkstenis. Arheologs Māris Atgāzes pili atceras no saviem skolas gadiem, kad tur iekārtots volejbola laukums, bet kultūras slānis vienkārši aizšķūrēts prom. Vēlāk viņu vadītajos izrakumos bijuši dažādi atradumi, sākot no akmens laikmeta liecībām un kola šķiepelēm līdz pat keramikai un monētām, bet visinteresantākais bijis viņa paša atrastais saules pulkstenis. Bija tā, ka tur arī pie tās sienas nejauši to saules pulksteni atrada. Tas ir maziņš tāds pulkstenis. Protams, nebija tās rādītāji vai tā, bet tas tāds neparasts atradums man bija. Linda Safranoviča stāsta, ka nākošie izrakumi bijuši 2011. gadā. Arī tāda interesanta atraduma nav trūcis. 2011. gada arheoloģiskajos izrakumos visnopietnākais un interesantākais atradums bija vārtuviras kāsis un vārtu vietas atrašana. Šeit ir bijuši galvenie vārti, pat sanāk kopskaitā pat 3 iziet vieniem cauri otriem un trešiem. Un 2011. gadā man aiz muguras mums šeit bija tādi nelieli pārbaudas izrakumi, kuros mēs arī konstatējam šos, tā kā teiksim, no tās puses skaitot šos trešos vārtus, un atradām arī šo dolomītu akmens plāksni ar vārtu virs kāsi, tātad, kas ir bijis no galvenās pils vārtiem. Unikālākais un visretākais atradums Alauksnes viduslaiku pilī 2014. gadā bija Ragatauras bronzas apkaluma. Šīs ir piestiprināšanas vietas. Kā arī interesanti ir tas, ka pēc restaurācijas varēsim redzēt, kas ir rakstīts uz Ragatauras. Jo šeit ir vārds virsū Kaspers. Alauksnes viduslaiku pils arheoloģiskajā izpētē visnozīmīgākais gads bija 2014. kurā atrastas dažādas vērtīgas lietas. Visvērtīgākās, protams, ir monētas. Visvērtīgākā ir Tartu tērbetes bīskapijas feniņš, kā arī Zviedrijas 2 markas. Interesanti atradumi ir bijusi arī krāsainā metāla karote, kā arī 2 gruvešos saglabājušies māla trauciņi. Gruvešos izglābies brīnumainā kārtā ir māla trauciņš ar glazētu augšpusi, kurš visticamāk izmantots mācītāja vajadzībām. Vēl viens brīnumainā kārtā izglābies māla trauciņš, pilnīgi neskarts, ir izmantots tintes vajadzībām, rakstībai. Par te notikušo kara darbību liecina dažādi bultu uzgaļi, šaujamlodes no vēlākiem laikiem, lielgaballodes un pat rokas granātas. Netrūkst keramikas fragmentu, zirglietu un ļoti daudz kā vēl cita. Būtiski, ka šeit veikti arī zemūdens pētījumi. 2014. gadā vasarā norisinājās zemūdens arheoloģija. Šos izrakumus veica zemūdens arheologs Valdemārs Rains, kurš šajā Pāļu tilta vietā darbojās jau 96. gadā, kad viņš atrada identiski tādu pašu tilta dēli, kurā ir simetriski caurumi. Diemžēl neviens nevar īsti pateikt, kam domāts šis dēlis, bet viņš ir atradies tilta vajadzībām tur. Un interesanti ir tas, ka tilts savienojas Alauksnes viduslaiku pili ar Alauksnes, jeb tā laika Marienburgas miestiņu. Tas bija 120 metri garš tilts, kurš pie pašas pils vārtiem ir bijis paceļams.
Arheoloģiskajos izrakumos jau tradicionāli piedalās skolēni, tā gūstot nevien pirmo darba pieredzi, bet arī jaunas zināšanas par savas zemes un novada vēsturi. Man bija ļoti interesanti, jo man vairāk bija ar rotiņām jāstrādā, nekā zēnēm tur bija ar lāpstām un tā. Tas smagākais darbs. Bet tā jau bija diezgan interesanti. Lielākie atradumi bija kauli un lodes diezgan daudz bija. Cilvēka kauli arī laikam bija un zirga galvas kauss. Pašam likās interesanti, tieši atradumi, un es pats atradu lielu lodi, granātas tipa, kuru var jāizdedzina, monētas seno laiku, un bija arī kauli galvas kauss zirga, kas bija interesants atradums. Arheologs Uldis Kalējs savukārt stāsta par šī gada veikumu pilī un teica, ka izdevies atrast apliecinājumu lielajam sprādzienam, kas izpostījis pili Krievu-Zviedru kara laikā. Ņemot jau arī šī gada izrakuma rezultāts jau vērā, tiešām apliecina, ka šeit ir noticis tas lielais sprādziens, par ko Zviedri kā atkāpjoties pirms atdod Krieviem pili, uzspridzina pils pagrabā pulveri mucas. Tad tik tiešām to arī mēs varam teikt, ka tas epicentrs visticamāk sprādzienam ir bijis šeit, jo šeit tik tiešām no pils mūriem ir maz kas saglabājies šajā vietā. Šeit tikai parādās no rietumu korpusa kaut kādi pirmie mūri, bet tie paši gluži nestāv tā kā savā vietā, ir sašķiebušies, saplēsājuši. Tas tikai norāda to sprādzienu spēku, teiksim tā, kad viss ir izmētāts pa gaisu, arī tie tādi lieli grožu gabali ir sakrituši, varētu teikt, pat varbūt lidojuši, kā to tēlaini varētu teikt. Viens no tādiem uzskatāmākajiem un interesantākajiem šī gada atklājumiem, tas ir ceļš, kas ved uz galveno pili, tātad no galvenajiem vārtiem, kas vispār ieved pils kompleksā no aizsargu torņiem, un tad atnāk šeit pa kalnu uz augšu un ieved iekšā galvenajā pilī. Pēc tiem datiem, kā jūs arī redzat, ceļam ir tikai nedaudz kritums. Tad tā arī sanāk, ka pati galvenā pils mūra ir celta tādā kalna augstākajā daļā, un tad tas viss iekšpagalms, kas ap viņu bijis, ir nedaudz zemākā līmenī. Ķieģeļiem daudziem ir dzīvnieku pēdu nospiedumi virsū, tā kā šeit var redzēt. Tas parāda tikai to ķieģeļu izgatavošanas procesu viduslaikos, kad tos ķieģeļus izgatavo speciālā izgatavoto klucīti, noliek viņu žāvēšanā laukā un vienkārši kaut kā dzīvnieki, kas gadās, kas tobrīd ir bijuši blakus, tie pārskan pāri. Tad tur var redzēt gan kaķu pēdas, suņu, kazas, bet tas tā interesanti. Tas vienkārši parāda, to var papētīt, kādi tur tie dzīvnieki ir bijuši tūmā un kā tie mailopi tam pārskaiši pār. Tas vienkārši tā interesanti, tas tā uzskatām. Tas viss notiek pirms tie ķieģeļi tiek ievietoti seplī. Veicot izrakumus, tika atrasti gan pils jumta māla dakstiņi, gan dolomīta kaltas detaļas, gan mazas un lielas svina un akmens lodes, pat rokas metamā granāta. Arheologs Uldis Kalējs teica, tas interesantākais vēl noteikti ir priekšā, kad izpēte turpināsies. Katrai senai pilī vēl ir savi intriģējoši nostāsti. Marienburgas pilī tādi ir par apslēptiem dārgumiem. Esot arī senās Zviedru kartes, 17. gadsimts, kas patiešām apgalvo, ka no Tempļa kalna zem ezera esot gājusi pazemes ala, kas sadalījusies divos virzienos. Viena ejas daļa beigusies Marienburgas cietoksnī, otra Kanceles kalnā. Nav zināms, kā tas viss ir bijis, bet luste un interese par tām bagātībām, kas šeit Marienburgas cietoksnī iespējams joprojām guļ, vai arī Tempļa kalnā, protams, ir liela. Ir pat apgalvojumi, ka iespējams grāla kauss atrodoties Tempļa kalna pakājē. 19. gadsimta sākumā kāds zemnieks esot gājis meklēt apslēptu mantu uz to pilssalu, pārbraucis acīmredzot ar laivu un līdzīgi. Un viņš esot kaut kādā pagrabā izracis kaut kādu koka kasti, kur esot bijusi pilna ar kaut kādiem papīriem. Tie, protams, nav dārgumi, ko viņš bija gaidījis. Viņš esot nodomājis, ka tās ir kaut kādas burvestības, ko viņš tur esot uzracis, un tas esot viss samests ezerā. Šai leģendai savukārt es pieļauju domu, ka varētu būt pamats, jo 19. gadsimta sākumā tās pilsdrupas droši vien bija
labāk saglabājušās, kaut kādi pagrabi varbūt vēl bija tiešām pieejami, un kaut kāds zemnieks varbūt arī varēja kaut ko atrast. Dārgumi, kas iespējams te noslēpti vai vēl varbūt atrodas kaut kur aizbērtajos pils pagrabos, pagaidāmi turpina dzīvot tik leģendās un nostāstos. Varbūt, ka kādreiz kāds patiesi tos arī atradīs. Lūksnieši vēl joprojām pieminot meiteni Mariju, kas iespējams iemūrēta vienā no pils sienām. Arheologa atradumi citās viduslaika būvēs apliecina, ka šādām leģendām mēdz būt reāls pamats.